Esam paņēmuši tevi atkal līdzi. Šodien mums ir baigi darbīgā diena. Jā. Esam abi bez saviem mīļajiem auto. Mēs esam tajā transportā, ko mēs nopirkām taisni šiem variantiem, ka mums ieja pa servisiem un visām citām vietām. Gatavojas vasarai. Jā. Ir bišķi situācija ap šilku. Jā. Laikam loks jāiztais, ne? Tagad es paņemšu tālvadības pulti rokās. Katram savs, man Audikam tādas lietas nav. Vai gārti. Noliekam tālvadības pulti, un tagad mēs droši varam parunāties. Tā kā jā, nu tās sīkais, kur tev ir Audiks? Audiks ir turpat, kur mēs viņu iegādājāmies, Jelgavā. Es savā veidā uzvarēju TikTok konkursu un dabūju pulēšanu, dziļo pulēšanu, otrās pakāpes pulēšanu, arī keramiku. Labi, to jau visu tur runāsim uz vietas, jo mēs tagad braucam pie viņa. Jā, mēs paņemsim līdzi, lai jūs arī redzētu. Lūk, ir saklāta mašīna. Ietegosim arī pēc tam video apakšā, kur mēs bijām, viņu ieliksim. Ja nu kādam kaut kas interesē, tad ar tādu saistību pulēšanu, keramikas, lampas pulē, visu kaut ko dara. Jā. Gan jau viņš arī pats izstāstīs, kā viņu atrast, viss links būs. Un jā. Būs manējis uz vasaru bombu. Būs ļoti labi. Uz jaudu šovasar, diemžēl nekā. Lai arī nevar teikt nekā, es tikko iedevu portēties galu, tā kā... Kaut ko sākam kustīt. Jā, kaut ko kustās, bet nu, finanses ir cik ir, galas portēšana arī nav nekāda lētā. Bet gala būs stage 1, vai ne? Jā, es prasīju Lambertam par tiem stageiem, viņš teica, ka nu, priekš 1,9 tur nav jēgas reiz 2 to. Ja stage 1 maksā mazliet virs 600, tad stage 2 ir virs štuka 200. Un tā nav maksimums spiest ārā jaudu no tās mašīnas. Viņš teica, ka tieši arī tam 1,9 tur vairāk uz benzīniekiem tas ir domāts, tie, kas tur tiešām spiež pēdējo ārā. Man ir galvenais izportēt galu, lai motors labāk kalpo, var tikt virs 300 zirgiem. Tā kā jā, bet nu, tas viss palēnām. Tagad ir reāli, kas ir galviedota portēties, sparrats nopirkts. Sajūgs pa pusē sagatavots. Jā, nu, lēnām viss top. Katru mēnesi tiek atlikts kaut kas priekš jaudas, bet nu, izbūtais arī ir pa pusē uzbūvēts. To jau redzēju video. Nu jā, es vienkārši tā, kas ir, ko vēl vajag, ir ļoti daudz. Un sākas vasaras sezona, kur pasākumiem iebraukā tā nauda aizies tiem visiem. Jā. Bet jā, vasara tūlīt sākas, vēl kaut kāda pēdējā sniega paliekas mums ir ārā, pārsteidz šorīt. Jā, es gribēju iesākt videos sakot to, kad ir sākusies vasaras sezona, bet... Īsti nosaukt nevar tā. To nevar nosaukt vasaras sezonu. Tavējs ir kur? Manējs ir pie TDRs, jau nedēļu dzīvojās. Manējam šī mēneša beigās pa lielam skate. Līdz ar to ir skatas apkopītas, sagatavošanās skatē. Jo vēl labi zinām, šitiem projektu auto nav tik viegli skati dabūt. Un negadot puikām, lai sadara tā, lai var tai mašīnai skati dabūt un gadu aizmirst. Cerams, uz gadu aizmirst. Ķerties kādu SDD reidu vai ko? Nu, nevajadzētu. Saka, mums jau ir pasāds, kas ir primārā mašīna visam. Nu, bet tu vari braukt kaut kur no pa krasteni vai... Nu, jā, tas vienkārši tāds laimes faktors, tāds, kas viņš ir. Manējis pa lielam baigi nekas nemainīsies. Man ir šogad atkal savesti diski kārtībā. Pie disku meistaram lielais paldies. Kā parasti viņš sakopa uz sametinājumu, bija plaisiņa un pavalcēja un viss izdarīja un vajag foršā attieksmi, viss iesaka viņu. Labprāt arī pie viņa krāsot, bet cipars citur ir bišķi lētāks un kā jau mēs visi nabagi, tad meklējam lētākās iespējas un diskus un sakrāsojas atkal kārtējo reiz pie blāsta. Jo man diskiem ir tā, kad viņi ir uz āru, viņi baigi sevi smiltīm noēd, es katru otro gadu viņus krāsoju. Tā kā šogad būs ļoti skaisti diskiem. Mani diski, ko mēs iegādājām.
tagad 18 iegādāti. Jā, bet viņi vēl šajā video neredzēs. Neredzēs, nav viņi vēl gatavi. Un viņi arī ir iedoti pie disku meistara. Jā. Bišķi atjaunošana. Novirpot visu, lai ir perfekti skaisti. Jā, bet to gaida citos video, kādi īsti būs sīkiem diski. Jā. būs Audiks. Vienīgais, ko es vēl gribētu izdarīt, ir tonējums. To man vajag samainīt, jo, tonējums man nav labs. Bet, to kaut kad drīzumā, visticamāk. Tas ir procesā. Jā, jo... Dzirdat jaudu. Divu 5. Jauda. Jā, tonējums. Varbūt, ja jums ir kāds pazīstams labs tonētājs, jau tev ir kāds tonētājs, nav? Nē, man nebūs arī īsti nekā. Jā, tagad mums vajag to, man vajag tonēt. Jo tas vecais tonējums ir trausmīgs un čakarē viss mašīnas izskatu. Jauda. Es vēl joprojām nevaru beigt priecāties Passāt, jo es vairāk viņu braukāju, man fakti patīk. Te ir situācija vispār ar tām šilku, kāpēc nav apšilks, jo es vakar norāvu apšilku, pastīties, kāpēc man īsti tumbas neskan. Cik es ieliks bildi, kādas ir tumbas Passātam. Kāpēc viņas neskan? Un es pēdēju to, ka tie visi, jo es caur to restīti jau redzu, ka tur ir pilnīgi tas pats jaudīgais silikons uzsmērēts. Tam Passātam silikons ir visur. Jā. Arī koku lucīši ir visur. Es te skrūvējos. Ar pasaciņu ņemos, kaut ko darbojos. Tad tāds... Passāta laikos vēl izmantoja koku materiālus mašīnas uzbūvēja. Man liekas, kuros gados jau to beidza darīt. Bet nē, tie vēl oriģināli koks iekšā. Mēs varam vēl pie reizes apspriesties, kas ir Passāt. Jo mēnesi jau man viņš ir. Un kas tik nav atklājies. Man bija problēmas ar loku tīrītājiem, ka pirmais režīms, kas ir ar pauzīti, viņš īsti nestrādā. Viņš pirmajā reizē tā kā ietur to pauzi un pēc tam aiziet uz pilnu, cik viņš snapas var tīrīt un tīri tos lokus. Un es nevarēju saprast, kur ir problēma. Kas beigās atklājās, blakus sēdētājas lotiņa ir uzlikta pārāk īsa un nenotīra lietu sensoru. Un tāpēc viņš mēģina laiku notīrīt viņu. Uzlika normālu slotiņu, viss aizgāja, problēma atrisināts. Kluču problēmu jūs jau redzējāt? Jā, tas jau bija. Atsperes problēmas arī bija, viņš tomēr bija šķīps. Tā arī bija, un es mainot klučus, protams, ieraudzīju, ka tur ir pilnīgi divas dažādas atsperes. Bet vizuāli jau tu redzi, ka tā otra ir krietni tievāka, smalkāka un maziņa. Tāpēc viņš arī bija šķīps. Atsperes ir samainītas, uzliktas citas. Jūs arī redzējāt, ka bišķi purns ir apburžnīts, salocīts. Tik pie bufera, haubas, visu kaut ko. Āķi arī. Āķis arī esmu dabūjis. Pa lielam Passātam gandrīz visu dabūt. Bet tur radās situācija. Es neesmu samainījis, jo atklājās, ka Passātam ir koku konstrukcija priekšā. Es domāju, sīkais ieliks tos video, jo tas bija tas brīdis, ka es tikko viņu sāku, jauc vaļā un filmēt, sīkam sūtīju vienkārši to reakciju. Un ir situācija apakšā, visu televizoru, viss. Tas man pagaidām nav izdarīts, jo palākam skatu, gatavējam to, visi līdzekļi aiziet tur, bišķi jāpiebramžē Passātu. Bet Passātu savedīsim kārtībā, viss būs kārtībā un turpināsim dudināt tālāk ar viņu. Tad, jā, mums ir bijusi situācija, ka vairāki runā par to, vai mums būs savs mērķis un vispārējais. Es varu atzīt, ka jā, būs, ir jau gatavs pa lielam. Es nezinu, vai, kad iznāks video, vai mēs jau būsim sakārtojuši, kad ir internetā viņš pieejams. Es domāju, ka būsim. Es arī domāju, ka būsim sakārtojuši. Un mēs esam ļoti forši cilvēciņu atraduši, ar ko sadarboties taisnības visiem mērķiem, visām drēbēm, uzlīmēm un tā tālāk. Tas ir LED design.
forša meitene, esam jau bijuši pie viņas, viss ir izrunāts. Un arī uztaisījām tā, ka jums ir ļoti ērti pasūtīt drēbes, ka nav jāraksta mums, tad mēs rakstam viņai. Un pēc tam viņi kaut vai sūta vai mums, vai pēc tam jums pa taisno tās adreses. Un tas vienkārši būtu tāds liekas čakars. Tāpēc mēs esam sarunājuši, ka viņas mājaslapā ir ļoti forša sadaļa. Kā tur bija? Labs jautājums, kā tur bija kaut kā creator shop vai kaut kas tāds. Nē, influencer vai kaut kāds. Nu, links būs viennozīmīgi, bet... Links ir apakšā. Ejiet iekšā tur, izvēlaties, ko jūs vēlaties un sūtat augšā. Maiciņš, džemprīšus, visu par čotko. O tā, esam. Lielam esmu klāt. Jā. O, es ar brieži iekšā. Esam atbraukuši uz vietu, kur atstājām Auģiku svētdienā. Nedēļa gandrīz ir riņķī. Jā, ir piekdiena. Ceļš te nav baigi pasakainies. Es arī domāju, jā. Nu ko, ejam skatīties? Ejam skatīties man Auģika. Mums skats, kā jums tikko redzēsim. Jā, kā jūs redzēsiet pirmo reizi, tā arī es viņu redzēšu pirmo reizi. Mūsu uzticamais pasātiņš. Jā? Jā? Kā? Darjoņķa. Čau. Sveiks. Čau. Mēs esam ar visu kameru ar draugiem. Jā. Super. Noreklamēsim arī tev mazliet. Jāksim numuru, visu. Apakšā gan jau links būs. Jā, varbūt labāk tā filmē. Nosūs kaut kāds kās. Rekur mūsu kursants. Šodien tev pulēni, jā? Paldies tev. Nu, tu skatīšos. Rekur, šitanī boksiņā mūsu nākamais projektīši. Tā kā. Nu ko, labi, tas tā. Šitas jau pats. Ej tu nost. Jā? Ej tu nost. Ir labāk. Ej tu nost. Es nezinu, ka vecām izkastēm vai kaut ko tādu. Nē, ok, zini kā, man Niko stāstīt par šo pasākumu, bet es domāju, ka izstāstīs kursants. Zini kā, pieredze ir, jā, ok, apmācības ir pulēšanā, bet paskaidrot arī jāievācās. Ej tu nost. Pastāstīja Ingūs, kas bija ar jums, Džekam? Kas bija? Jā, jau jums te... O, un viņš ir tik labi. Izgāja ārā, jā. Jo te bija drausmīgs, vienkārši tāds milzīgs pleķis, drausmīgs. Mēs pacentāmies. Te ir... Ko mēs pacentāmies? Ingūs pacentāmies. Kopā. Ej tu nost. Es tikai Bez zinu. tavas palīdzības jau tas nebūtu sanācis. Ej tu nost. Jā, bija izrādās vispār pulēt. Es nezinu. Pulēja Ingūs. Viegli nebija. Bija diezgan pagrūti, bet nu, tā priekš pirmās pieredzes diezgan forši. Labs rezultāts. Tev zināt, pašīs reizi vienkārši skaties. Wow! Jā. Nē, pagaid, ieslēgsim gaismas iekšā. Ej tu nost. Gaismas iekšā. Skaties, es nezinu, vai tu raustīsies? Raustās, jā, mazliet. Jā, no augšējām neraustījās. Ot, jā. Ir tā, var sakot, Ir jāpiekrāt. principā ir tā. Kas ir nepieciešams detaileram, lai būtu tiešām kā končiņi. Jā, tad attiecīgi pieņemsim, tos krāpējumi bija ļoti daudz, jā. Mūsu uzdevums ir saglabāt pēc iespējas vairāk lakas kārtu uz auto un tai pašā laikā uztaisīt konfektītē visu. Tas arī sanāca, ja ir kaut kādi dziļie skrāpējumi, kas gan drīz ir jau līdz krāsai. Protams, mēs viņus neiztikām, ja, jo mazums tu vai arī kāds cits īpašnieks šī auto nākotnē gribēs padziļināt pulēt un lai nesaskarās ar kaut kādām nepatīkamām situācijām. Jā. Tāpēc ir kopējā fonā izskats ir pamainīts.
Tā kā būs forši. Tagad Vieglāk pats interesantākais tas, ka būs vieglāk klopt. Jā. Tev arī bija interesanti, tas bija arī svaigi krāsotas detaļas tās mašīnas, kad, Tur bija visādi veidi. Te bija durvis gadījumā šoferi. durvis un spārni. Spārni un durvis. Es pamanīju pulējot, ka tur nevajadzēja ekstra. Ekstra, jā. Ka tas vieglāk tas vajadzēja būt. Jā. Tad es tā kā paraugu autos, kā trenēties, jo šeit bija viss. Pieejams. Jaunas sakrāsotas detaļas, vecas ar rūsu kaut kas. Tādā Jo ziņā. redzi, pieņemsim krāsotām detaļām, tā laka tomēr lielākoties ir mīkstāk, vai ne? Un tur jau atkal ir pavisam savādāk, vai ne? Lai saprast, savādāk slaucīt, bišķīt stiprāk piespiedīs vai kā, pats var saskrapšot tādām lupatiņā tā, jā. Bet, jā. Protams, kaut kādas lietas tev nākotnē ir jāsalabo. Tas ir vairāk kā skaidrs. Bet, ja tā ņem, reti, kā var redzēt, pieņemsim tik vecus auto vai ne uz ielas tādā stīdziņā. Tā kā es domāju, tu pie kopējā fona visur, izcelsies. Tās lampas arī. Bet tagad sīkais būs tas pie durvis, tagad pārkārsos ieliks, citas pārkārsos, viņas sašķirsies, jo visi stīgā vienas durvis, tagad būs pašam jāmācās, jāzvod augšā, jau kā īsti te ir jābrauc palīgā vai ko. Jābrauc pašam mācīties būs. Tikai tas, ka ar nagu laku reāli būs izskatās jāpiet mazlietiņ. Jā, tā kā, Tur ar nagu laku nelīdzēs. Jā, tas aizmugurs bumpers vispār, kad viņš tādās tā kā plaisās un tā, cik varēja, tur ar neko nevarēja izdarīt. Šeit bija pūsts pāri, vai ne, pieņemsim laka, un šeit bija virsējā kārtiņa. Bet tā viss novies nost, un vēl uz pāris detaļām bija, kur Inglis paņēma, noņēma normāli nost, un viss kārtīgi. Dispulējās ārā, bija burtiņām tu nost, jā, tur 1.9 TDI laikam bija, ne? Ordināli tur nāk, jā. Oriģināli nāk, jā. Jā, arī viss nopulējās, tur viss smuks pīdī. Pareiz, kaut kas tur bija uz tā. Jā. Bet nē, bija Audi zīme. Audi man nokrita un tad beigās. Audi tur arī, jā. Tā kā, ko? Ceru, ka tev patīk. Skaisti. Un spīd jau. Vēlāk arī braucīt. Uz aplācībā? Jā. Uz aplācībā mums vairāk melni. Jā. Vai būtu šitas te, lai redzētu, kā pulē. Kursantā pamocīties būtu. Jā. Nu te bija ko mocīties, te bija. Ja godīgi, zin kā bija 4 dienas, mēs reāli vakar, cikos mēs beidzām? Cikos mēs grafēju uzlikām? Ar 9, man liekas. Ar 9. Jā. Nu, mēs tiktu kā ir video, Nebija laika, kad tā filmē, vienkārši te mauc, viņš mauc, melnās miesās. Jā, skaisti. Es nevaru par to, es atceros, cik šitas bija drausmīgs, te vienkārši te bija. Es nezinu, kas tur bija darīts, bet tur bija Man liekas, vienkārši. ka kāds arī bija eglīti redzis, man liekas, Jā, tur. Iepriekš teicu, ka viņš ar bērniem visu laiku ir braukājis, daudz ko bērni ir izdarījuši, zin kā strādā apkārt ar mašīnām. Tā ir bijusi ģimenes mašīna, sieva ar bērniem visu laiku braukājis uz... Un to uzreiz varēja salonā redzēt arī, kad bērni dara savu mašīnām. Bet jumtā bija tā, skreču dziļā tas ir viens, otrs ir tas, kad viņam jau sākās jau difūzija. Difūzija tas nozīmē to, ka ūdens laika gaitā iet līdz metālam un atpakaļ, tāpēc, kad lakā ir ļoti daudz miljoniem poriņas, tad, kad auto nomazgā ārā, pieņemsim, un nenoslauka, tās saucamās pilītes, tad karstā saule uztais kondensātu un spiež iekšā. Un šeit bija visā platībā, pilnīgi visur virspusējs difūzijas stāvoklis. Un tur bija ļoti drausmīgs, tas bija. Jā. Tur nevarēja būt, ka viņš kaut kāda tilta stāvējis un tas cementa ūdens ir pilējis virsū un pēc tam. Nē, cementa ūdens nav. Nē. Es zinu, ka no tiem arī tādi pleķi dīvaini paliek. Šajā gadījumā tas nebija. Nē, tur bija tāda tīra difūzija, jo šitai bija ļoti daudz skreču un... Jā, būs jēba. Tad 2-3 nagu lakus reiz jāpērk. Sievai mājās visi māmas nagu lakus tagad nost.
Nu labi, kā šitāda auto ir tagad kopt? Jā. Kā kopt? Tā kopt, kas ir jāzina? Mēs tagad braucam ārā, mēs redzam, kas ir laiks. Mēs jau šodien bāc, kas pa laiku, tikos apklāts, viss mūks. Nebūtu vispār ideāli. Bet ir tā, protams, ļoti daudz cilvēku nemāk kopt un mazgāt auto. Neskatoties uz to, vai ir grafēna, keramikas vai vaska pārklājumi, daļiekas. Vienkārši parasti mazgāt auto nemāk cilvēku lielākā daļa. Un ikvienam klientam, kurš atbrauc pie maniem, es vienmēr sīk un smalki izskaidroju, kā pieņemsim saglabāt vairāk un ilgāk to keramisko un grafēnu pārklājumu. Un tad ir tā, ka, protams, nedara pašapkalpošanās mazgātums tikai reizi, 2 reizes mēnesī mehāniski mazgāt obligāti vajag. Ir sevišķi šajā ziemas periodā mēs saskaramies ar tādu problēmu, kad aplīpa virsbūve. Jā. Ir bijis tā, ka nomazgā auto, viss raukš, viss. Tātad bituma noņēmēji obligāti jāņem nost bitumens. Ja bitumens ir uz virsbūves, tātad līdz ar to arī dubļi vairāk krājās virsū, un ja notiek mehāniskā mazgāšana, līdz ar to vairāk skrečojās. Tātad attiecīgi ir jāčeko līdzi, vai paliek, pieņemsim, tādu ūdens pleķi, kas nenotiek. Šeit hidrofobs strādā, šajās vietās, pieņemsim, nestrādā. Vienkārši veids, kā to pārbaudīt, nomazgāt auto un pabraukāt ar roku un saprast, ja ir grubulis virsū, viss. Ņemam bitumu nost, un hidrofobs strādā tālāk. Tātad, attiecīgi, mazgāt auto vajag biežāk. Par to, kāds ir ūdens pašapkalpošanās mazgātuvēs un parastajās mazgātuvēs, to es neiesim teikt iedzināties. Tur ir diezgan gari jāstāsta, bet manā TikTok kontā var atrast informāciju, kur es par šo visu stāstu. Tālūk, un nekādā gadījumā, tie, kas skatās, kam ir vispār keramika vai grafēns pāri, lūdzu, dārgie cilvēki, nekādā gadījumā neliekam vaskus pāri keramikai. Pieņemsim, pašapkalpošanās mazgātuvē ir tāda forša podziņa vasks. Mēs viņu vispār paskatāmies uz to podziņu, un mēs redzam sarkanu krustu. Viņi ir ieslēgusies, bet neaiztiekam. Neaiztiekam, vienkārši 2-3 mēneši un viss būs slikti uzreiz sāku. Tātad, ja iebraucam parastajās mazgātuvēs, obligāti mēs brīdinam to, ka mums ir pārklājums pāri, jo, jūs ziniet, kad citreiz ir varbūt nezinātāji tādās vietās un var uzlaist vasku pa pāri un izdarīt sliktas lietas. Tāpēc vienkārši vajag brīdināt to, ka ir keramika, grafēns vai kas virsū, un pateikt, lūdzu, man ir dzīvais hidrofobs, nelieciet to vasku. Tad viss būs kārtībā. Protams, arī dzelzs daļiņas vasaras sezonā ļoti daudz ietekmē, jo dzelzs daļiņas arī aplīpa, un ne tikai bitumens jānoņem nost, bet arī pašas dzelzs daļiņas. Tā kā tas ir ļoti svarīgi. Būtu vēl 17. Nē, 18. būtu ideja. Pagaid. Vasaru tulītās jau un jau diski novedīsies. Pārējais vasaras likt virsū. Tā kā mazgājam biežāk, ziemas periodā mazgājam biežāk auto, un daudz domā, ka ziemas periodā nevajag mazgāt auto, tās pilnīgs muļķības reiz 10 vairāk nekā vasaras sezonā. Tātad, lai neveidot tos koroziju un grafēnu un keramikas pārklājumu, arī labāk ieteicams ir ziemas periodā taisīt nekā vasarā. Mēs gribam spīdēt vasarā, bet ziemā, Vēl par to mazgāšanu. Kā, piemēram, cilvēkiem mazgāt mašīnu, kad ir ārā -20? Jo mums tāda laikstākļa ir labi. Šodien nebija, bet ir -20. Pašapkalpošanās mazgātuvus, diemžēl, nedarēs šajā ziņā. Tur uzliec, tur būs viens tīrs ledus. Nē. Pašapkalpošanās mazgātuvēs es neiesaku pat -5, -10 grādos mazgāt. Labāk aizvest ar roci. Pie manī varat atvest, Pie manī varat atvest, mēs forši izsusināsim. Visas šķirbiņas izpūtīsim ar gaisu ārā pilītes, ūdens, tā kā, kuras nesasals, tā kā viss būs forši. Ja tā spīd, es tik skatījos un tā spīd. Un pa mazgātuviem, pa birstēm mēs vispār nepacēlam. Birstēm! Braucat uz staķikiem un brauciet pie manīm ciemos Pēc biežāk. staķika, mēs tagad vajadzētu tādu nākošo video pie staķika, pie birstēm, iebraucām nomazgāt. Vāsku arī, mēs gribam redzēt, kas Lielos pēdējo programmu, to briljantu vai kas tur ir, visu, lai tu gāži visu, lai smuki tīri, kā laiks tāds nekāds, vajag tak nomazgāt. Tas jāredz, jātestē. Tā kā, testus mēs esam veikuši dažādas.
Ne tikai Zvizer, neskatieties to, ka es esmu Zvizer kompānijas pārstāvs un es tagad grūžu tikai Zvizer produktus. Nē, līdz Zvizeram es atnācu vienu iemeslu pēc. Es 3 gadus jau strādāju ar Zvizer produktiem un sapratu, viņi ir the best. Ja? Un manas tehnoloģijas, kur es pirms tam izmantoju, kā Zvizer tehnoloģija, tā ir bišķi savādāk zinātne. Un lūk arī rezultāts pēc Zvizer tehnoloģijas. Es domāju, šeit vienkārši tā spīd. Tas tunējums viss saču, ka to vajag savaidīt. Tas ir aizbraukt. Tev mājās nestāvjosies iet pie mašīnas poguļu. Jā. Tā kā forši. Jā, un strādās tev šis pārklājums aptuveni 1,5 līdz 2 gadi. Ražotājs saka 3 gadi, bet ir viens bet. Mēs nedzīvojam Miami vai Floridā, kur ir karsts saule, jā, un visi forši. Tomēr autiņš ikdienā pārvietojās, mazgājās, un mūsu laikapstākļi tomēr šo mūža ilgumu bišķīt samazina. Tā kā 1,5–2 gadi, viss būs forši. Mums tie klimatiskie apstākļi diezgan skarbi. Tās temperatūra, diapazoni, laikapstākļi. Ne tikai, bet tas, kad mazgāšanas procesu lielākā daļa veids nekorekti. Ja? Un līdz ar to arī tie pārklājumi beidzās. Ir vajadzīgs, protams, attīrīgs ūdens, vajadzīgs tiešām pareizi ķīmijas koncentrāta deva, lai nebojātu, pieņemsim, chromu, plasmasu, ko bieži pat jauniem auto izdara, un tie, kas atbrauc pie mums. Un tur mēs saskaramies, protams, ar tādām lietām un redzam to, ka, džeki, ja jūs mazgājat auto, lūdzu ievērojiet tiešām, pareizu mazgāšanas metodu. Jā. Tagad liekas vairāk, kas redz. Kāsēksu vairāk. Jo tas viņi saplūt tādā visu vietā, viņš ir melns, bet tagad viņš spīd un redzi visus tos punktiņus tāds. Kāpēc es to teikšu? Jā, es arī tu paskatīju. Viņš ir ar akmeņiem. Citreiz ir tā, ka atbrauc pavisam matēt auto vēl trakāki, vai ne? Un nopulē viss pīd un tik daudz tie akmeņi. Un tad liekas, nē, džeki, es tomēr pārkrāsošu haubi pēc tam, Tā kā, jā. Labi, šito vispār vajadzētu mainīt. Tur ir sarūsējis, te ir sarūsējis, tā haubi ir kāda ir. Visa auto ir sarūsējis. Nav jau jauns mašīna. Es tev teikšu tā, ka zem šitām gaismām auto pavisam savādāk. Tu var redzēt visu, bet izdzenot ārā dienas gaismā, būs bišķīt savādāk. Jā, tev speciāli apgaismā. Jā, lai redz tieši tos kasetes. Ja es ierubītu šitos te, sāksies tev tu kamerā. Tā kā jā. Tā kā tā. Ej, tu nost. Un cik es saprotu, tu arī ķūnēsi, jā? Jā. Jā. Mums ir iedota galvu sportēšana un... Mērķis ir kaut kāds 350, dzird kaut kas tāds. 350 ir, jā. No 1,9. Tas nav slikti. Man jau ir dabūt pie 350, mēs pagaidām nevaram atrast, kāpēc neiet, tev vajadzētu būt pie 400. Labs. Ir noskāvās. Ej, tu nost. Jā, tā pirkstiņu šitā nevis ar šito daļu, bet ar šito pabrauku virsbūšu tā. Jūt, viņi tādi viss sliden tādi. Jā. Vajag gradzami. Jūs ir kā sviestu uzklājā. Uz vienu mazgāšanas reizi. Vajag biksēm vikonis uz reizi. Jā, atspiesties. Kermīgi taču neskrāp. Jā. Pāri vai ne? Nē. Jā, bet maldīgs priekšstats ir ar tiem cilvēkiem, kuri domā, ka keramiskie pārklājumi aizsargās baigi ūberi no dziļiem skrāpējumiem. Tās ir muļķības, jā. Ja tev ir hidrofobais efekts, līdz ar to mazāk līpa klāt smilšu graudiņi, vieglāk ir nomazgāt, noskalot viņus, līdz ar to tu mazāk arī skrāpē auto. Man likās, kermīgi jau vispār viņi nesasitama vairs. Jā, mašīnas. Skrāpē nesasitama. Arī jau var močīt. Offroadā laižam. Būs tāda pats kā jaunis laika. Šīkiem ir priekš, tas ir labi, tas ir jaunē. Jā. Skaists. Jā. Uz lukturīšiem arī uzklāja. Jā, bet tāpat. Es tev redzot, kāds lukturs bija. Ir bildes, jā. Bildes, bet video satais, jā. Tāds pāris vietās, tā ču, durvis, lukturs. Tev
Es saku, te jau kardināli varēja redzēt mašīnu, kā ir un vēl zem tām gaismām. Tā kā, jā. Nu, ja godīgi, es esmu ļoti priecīgs par Ingūs rezultātu. Tiešām ļoti priecīgs. Un sanāca viņam perfekti. Ja tā ņem, ja es taisītu pulēšanu, jā, tieši tāpatās. Nu, būtu varējis atbraukt vakar vēzdu. Labi, neiet pa laiku, jā. Bet vispār rezultātu, jā, tiešām, nu, ir forši, man patīk, man vispār patīk to, kad mani kursanti tieks iziet kursus, jo viņi reāli tiešām visu izdara forši. Un nav nevienu vēl bijis tā, kad kaut ko saču, kad nu, jā. Jā, pēdās veikā. Bet jā. Jā, es ļoti priecīgs un es zinu to, ka Ingusam tālāk nākotnē viss izdosies. Galvenais ir iet uz priekšu pēc mērķiem. Nu, es jau domāju, tas tu... Viņš uztaisīs ne pirmo, ne pēdējo šādā izskatā auto. Domāju, tie kursanti, kas nāk, viņi jau paši to grib un tāpēc ir tā attieksme visam savādāk. Tas Protams. nav tā, ka, ai, nu, zini, kā labi, es aiziešu. Nu, tas tā nestrādā. Ir tā. Tāpēc, kā ir dītēleri, kas paskatās YouTube'ā un sāk maukt, jā. Protams, viņi... Nevajag tā darīt. Ir mēģināts. Savas mašīnas mēģināt. Skaidrs. Big no-no. YouTube'ā tik vienkārši tas viss izskatās. Izskatās, bet to tehniku to var iemācīties tikai no profesionāla cilvēka, kurš zina, ko dara. To tu nevar iemācīties paskatoties. Tu nezini, kā spiest, kā leņķi paņemt, neko tu nezini. To vajag, lai kāds parāda. Un ir vēl daudz nianses, kuras principā YouTube'ā pat neatradīsim. Diemžēl tā ir. Tāpatās kā pieņemsim, man ir hobijs enduro ar mocu braukt, jā. Un te es domāju vienu dienu ar čomu tādu Emīlu klausies, davai paši klāni nomainām, tur virsu un vispārējo, karoči, da viss būs normāli, karoči. Pastīsies YouTube. Emīls saka, nemīz Mārtiņ, viss būs čotka. Beigās man ir čoms, kas taisa močus un kur Jelgavā ir motoveikals 21. Un es viņam prasu, klausies, es pats saviem spēkiem varēties sapiept štrūmus, visu nepieciešo. Viņš saka, tev to nevajag. Es saku, kāpēc? Bet tur ir tik vienkārši. Es skatos video, tur ir tā. Viņš saka, nedari to. Viņš saka, tur ir tik daudz nianses, ko YouTube'ā pat it kā rāda no A līdz Z, kā motoru izjaukt, salikt. Un viņš saka, daudz nianses tur pat neieliek iekšā un ka tu beigās vienkārši klānis. Paldies. Pašam meistaram, kas to dara, viņam liekas jau tas pašsaprotam. Jā, bet tā kā, zini kā, mīļie cilvēki nelienam tur, kur nevajag, ja nezinām. Paliekam pie sava. Jā, es sēžam divādos un skatāmies. Jā. Skatāmies un pēc nevienu citu mašīnu. Mājās neatkārtoties. Nē, no mums nav jāmācās. Tā nevajag, kā mēs filmējam. Tas nav izdevīgi finansiāli. Tieši tā. Katram ir sava lieta, zini kā, labāk ir samaksāt par to, nekā apdedzināties savām kļūdām. Un tad tev būs vēl viņu kļūdas vēl jālabo. Tad jau būs dubultā jāmaksā. Palielam. Bet labāk, tā kā arī varat pamēģināt. Dobel šosei divām. Jelgav. Droši mēģināt. Neveiksmīgs izmēģinājums, Mārtiņš palīdz. Tā kā jā, ir ļoti labi. Jā. Es nevaru par to jumtu. Par to jumtu. Jelgavas rajonā šodien. Pa jumtu ir. Jā, ārā, ne? Pēc tā laiks ārā, jā. Un arī šorīt pieceļas iziet. Nu īstajā dienā šitādi. Iedziņš jau viss kā vajag. Tagad arī braucām uz Jelgavu, mums laiku loku šķidrumu tik maucis. Tāds pats, pēc tam viens ar tīru mašīnu, tad brauc. Pilnīgi žēl būs dzīt uz Rīgas. Jā, izdzer. Vēl viens. Tātad 2 nedēļas mēs nemazgājam ķīmijā, jo viņi ir piekautus, bet viņi tik un tā reaģē tālāk ar laksu virskārt. Tā kā, 2 nedēļas vienkārši nemazgājam auto, pēc tam jau nomazgājam mehāniski. Jā, mehāniski. Ar man ir cimdiņš viss. Ar putiņām viss tāds forši un viss būs čilā un tālāk braukt jau uz
kā kurš pieredzes vai plašapkalpošanās mazgātājiem, bet tiešām neaizmirstam tiešām pa mehānisko mazgāšanu. Tas svarīgi. Ir forši, kad ir mums lauku mājas, kur ir kārčers, viss pistoli, viss ir. Vispār ideāli. Un nav zemnieki. Jā. Pie pašas mājas. Piebrauc pasauli, vienmēr nomazgāja mašīnas visu. Vispār ideāli. Bet mums tur ir kā ķeņsūdens diezgan. Jā, tas ir mīnus. Jā. Jāžāvē uzreiz. Vai jāpērk 5 litru bačuki un jāliek pie kārča. Tad es ieteiktu no Zvīzera kompānijas šampūnu vienu, kas to kaļķu noņem nost. Bet tur ir tāds mīnus tam šampūnam. Un ir tā, kad pieņemsim, lai tu tiešām forši nomazgātu auto, ir nepieciešami kaut kādi daži ingredienti, kas tiešām tiek ar to galā. Gan to kaļķi, gan vispār jau, gan dzelzi, UTT. Bet šis šampūns bišķīt samazina mūža ilgumu keramikai. Ja? Viņš nesaglabā, bet viņš bišķīt samazina. bet tanī laika periodā būs super forši, skaists auto kopjā. Kā ir ar keramiku uz diskiem? Kā lai to pasaka? Godīgi, es visiem klientiem saku, kad viņš ilgi baigi nestrādā. Ja? Jo mehāniskā berza visu laiku ir iekšā. Tas pats arī supporti, diski, tie, kas braukā pa granteni, ja? Tie, kas mazgā reti diskus, ja? Tad jūs varat aizmirst par ilga mūžību tieši keramiku. Ja, man tūlīt būs 18, tikko virpuļi viss nolakot, un es domāju, vai ir jēga tam to darīt, vai nav. Nē, ir. Ja tu kopa auto, tieši tāpatās kā virsbūve, ja? Tad viss kārtībā. Ja? Bet biežāk ir jāmazgā tie autiņi. Man teiks arī, viņi jau ātri aizaug. Sakrāsoti diski man ir balti. Jā. Es, protams, mazgāju diski katru otro dienu. Un es domāju, vai ir jēga to keramiku likt virsū, ja es mazgāšu viņus tāpat katru otro dienu, vai nebūs tā, ka pēc mēneša viņi jau būs no tās biežās mazgāšanas. Mehāniskā darbība, protams, arī ietekmē. Tas viss ietekmē. Nepareiza mazgāšana, daudz mazgāšana, tas viss ietekmē. Tas nekas jau nav mūžīgs pa lielam, vai ne? Tāpēc pieņemsim klienti pie manīm atbrauc pēc pusotru gada pastāvīgie klienti. Mēs atjaunojam virsbūvi, protams, šādam auto, tu pieņemsim nobrauks pusotru gadu, tev nevajadzēs pēc tam padziļināto pulēšanu taisīt, ja? Tev pietiks varbūt vienā vai divās pakāpītēs atsvaidzināt, ja? Un pārklāt attiecīgi ar keramisko vai grafētu pārklājumu. Tas, ka viņš saskrāpēsies laika gaitā, tas vairāk kā skaidrs, tas nav noslēpums un es neiešu melot, ja? Saskrāpēsies, jā, bet ne tādā stāvoklī, kāds tev viņš bija. To tu nevari zināt. Mežu Mežu un viss. Tu pat pilpiedziņ tāds rieps ziebets. Mēģinās pasāt tam tik līdzi, pasāt būs jāizlāk kaut kur ārā. Bija forši. Labi kursam tam, labi man un labi jums. Jā. Kā, piemēram, tagad ar to, ja es gribu, piemēram, šito ar nagu lāpu kaut vai, man tagad keramika pa virsu, man jau nav jēga liela nekāda, vai ne? Vai kā? Tu vari, protams, to vajadzēja darīt pirms tam. Pirms tam nelikās, ka tur ir tik traki. Jā, tādas lietas, protams, jādara pirms tam. No sākuma jāiztaisa caurumu ciet, jāpiepunkto. Ir divi veidi tehnoloģijas. Silikons. Vai nagu laka, jā. Vai arī uzjaukt pēc vinkoda oriģinālo krāsu, jā. Samaisīt ar laku un pieņemsim aizpunktot ciet. Vai arī attiecīgi ar krāsu un pēc tam uzaucēt lakas kārt, noslīpēt un nopulēt. Jā. Bet tas process nav viņš maziņš, viņš ir ilglaicīgs. Tās nebūtu 4 dienas, auto stāvēt reāli pie mums 6-7 dienas. Jā, kamēr viss mūka aiztaisīt no sākuma ciet pat pirms visas pulēšanas, izslīpētu, nopulētu, jā, bet tā ir otrā tehnoloģija. Jā. Bet gaišiem autiņiem, baltiem auto, gaišākas krāsas auto, tomēr tas krāsas pigments tik un tā atšķirās un viņš beig cērtās acīs. Tumšākiem autiņiem, ir forši, jā, to visu var izdarīt. Un kur ir grūtākā krāsa? Taisnības pulēšanas tādiem darbiem melnā? Nē.
Daudz uzskata, ka melnā, daudz dītāji saka, viņam melnās, nē, ir 2 veidi krāsas, melna glancēta, jā, tā ir tāda interesanta krāsa, un balta. Kāpēc balta? Tāpēc, ka tad, kad es ieslēdzu visur gaismas iekšā, un man jāredz skrāpējumi, tad skatoties taisni, es viņus neredzu. Man ir. Es izslēdzu vienā pusē gaismas, lieku un acis jau vakarā, ir piekusuši baigi sāp no tām gaismām, nevis no tās, no tās krāsas. Tāpēc, ka visu laiku jālauž acis. Un nofilmēt baltu autiņu pie gaismām ir baigi grūti. Sākās šitas. Jā. Arī esam saskārušies ar lampu problēmām. Jā. Mēģinājums pirms tādas settings tur regulēt, bet tāda izklausīt viņa pilnībā nevar īsti. Jā. Mums kaut šajās gaismas ieslēdz, mums savādāk varēs redzēt, ne? Tāpat raustās viss, jā. Raustās? Jā. Nu labi, skaidrs. Labi. Tu vari pārvērst skaistu auto. Esmu tiktu kā pasties, tu vēl kaut ko dari, vai ne? Arī ar saloniem. Jā, mēs krāsojam ādu, krāsojam plasmasu, taisam salonu ķīmiskās tīrīšanas, taisam ozonēšanu. Ozonēšanu? Jā, ozonēšanu taisam. Visu kaut ko mēs daram. Jā. Pāršojat beņķus arī? Nē. Tikai krāsojat viņus, jā? Jā. Jo man šoferu krēsls ir... Tur vajadzēs. Jā. Nē, es vienkārši arī. Rekur, Ingu sados īpašniekam atslēgas. Dod šoferu. Svarīgākais moments. Tas ir Ingu sadarbs. Paldies. Jā, tā kā, ko? Novēlu tev forši patīkamu braukšanu. Ceru, ka tev ļoti patīk. Jā. Es saku, šito vasaru viņš būs skaists. Uz nākamo es ceru, ka būs jauna. Jo bija jau doma šo vasaru, bet tas viss maksā lielas summas, liela jauda maksā savu. Nu jā, mēs droši vien uz šā video saliksim apakšā tavus linkus visus. Lai cilvēki nāk pie tevīm, piesako, paskatās tavus darbus, dzen mašīnas, jo redzat, skaisti, vienkārši bez gala skaisti, no ko var veikt piebilst. Un tad tu parādi rūzi. Šī ir pats labākais. Es iemetu storijā, filmē. Beigās es ielieku iekšā. Es domāju, tiešām to rūzi vajadzēja. Es nevarēju no šeit kadru paņemt. Un šīs izdara pilnīgi no pašu. Jā. Runā pa skaistu darbu un tieši rūzi. Bet, tomēr viņš ir, mums nav ko slēpt, un es domāju, ka Auto ir vecāks par mani. Protams. Tur neko nevar izdarīt. Noteikti tā bija pirmā reize, auto tika kaut kas tāds darīts. Šitam autiņam visticamāk. Noteikti, jā. Vēl jautājums, piemēram, es nopērku mašīnu. Kā es varu zināt, vai viņi var vēl pulēt, vai vispār, varbūt viņi jau ir tā nopulēt, ka tur vairs nevar skārties klāt? Zini kā? Droši vien jau, kad jāatdzen pie tevīm, tad tu ar savu aci redzēsi. Vai ir pulēt vai ne, var pateikt, ir tā, ka, pieņemsim, tā, kad auto nopulē, protams, tās pastas viss tiek izslaucīts pēc maksimums, cik var, bet iedomājamies vienu lietu. Pastas putekļi iet ļoti dziļi iekšā. Ja? Mazgājot auto, viņš izlien tik un tā ar laiku ārā. Ja? Un to pastu tik un tā kaut kur varēs atrast kaut kādās kantītēs. Un mēs uzreiz saprotam, ja? Pulēts auto ir. Bet kā viņš ir pulēts, vai vienā pakāpē, vai divās, vai padziļināti pulēts, to pateikt nevar pēc tā procesa. Protams, skatoties uz laku, to aptuveni redzi, vai tie gaisa burbulīši ir pārsprāguši vai ne. Jo, ja pārāk dziļi izvilkts ārā ir, tad veidojās tā, kā lai saka, tie krāterīši vairāk ir. Bet tā kā ar šito mērītāju pārbaudīt lakas biezumu, diemžēl nevar, tas nav iespējams. Tā kā atliek tikai uzņemties atbildību beistram uz sevīm un pulēt auto. Respektīvi atdzen pie tevīm vislabākais variants, tad saprot, vai viņi var vēl pulēt vai nē. Jā, tas jau iesākot pulēšanu, to aptuveni jau saprot. To tu var vispār sagaidīt no tā auto. Šito salaidu, es atceros, te bija tāda salaiduma vieta, te arī visi Porsche ir izpulēts. Jā, bet tur bija salaiduma. Jā, tas ir kas, bet tur vispār pat redzēt nevar. Jā, protams, tas to es atceros, arī salaiduma vieta bija.
Jā, to mēs kā nekrāsotāji jau redzējām uzreiz, kas nav ne pulētāji, neko uzreiz jau tur redzi, jā, tur ir. Jā, tāpatās kā priekšējā kapotā šeit arī. Šitam bija laka, šitam te baigi daudz uzpūsta kaut kas virsū. Un diezgan nācās bišķīt pačakarēties, lai, Tas viss kāpēc. Ingusam nācās pačakarēties, lai dabūtu visu nostāt, jā. Labi, tagad gan mēs varam beigt. Viss ir izrunāts. Viss kaut kas ir. Jums arī jauns, interesants. Ir kam piesakot, ir ko paskatīties. Jā. Mēs esam par skaistiem augiem. Yes. Skaistiem un ātriem. Novēl, lai tev viss izdodās, lai tu sašķirnē savu autiņu. Un, protams, gribu redzēt šovasar, kad tu dod iekšās. Tikai nepabeidšu. Nepabeigšu. Tīta iela, lai es atpakaļ. Paldies, ka noskatījās šo video. Neaizmirst uzspiest laiku un arī iečekot mūsu sadarbības partnerus redparts.lv.